Gribētos jau, lai tā saruna šodien notiek. Jā! Izdevās. Es tikko teicu, ka man gribētos, lai saruna notiek, un Instagrams ir labvēlīgs mums. Tavas vēlmes piepildās. Jā. Tā, klase. Tagad noskaidrosim sākumā par tehniskām lietām. Vai tu mani dzirdi? Es redzu dzirdu, jā. Es Čau, tevi Ilze. redzu, dzirdu. Čau, Babiņ, prieks tevi redzēt. Visi tie, kas šobrīd pievienojās, vai jūs mums varat uzrakstīt, ka jūs mūs redzat un dzirdat arī? Nu tā, lai prātam mierīgi. Drošības pēc, vai ne? Lai tas būtu visam labi, es domāju, ka jau, ja jau mēs vienotru dzirdam, redzam, tad jau. Tad vajadzētu būt. Jā, ja nodoms jau labs, vai ne? Padalīties ar labām lietām. Jā, tad pirms mēs ienistam sarunā, tad burtiski pāris vārdus droši vien es par sevi un tu par sevi, lai mūsu abu auditorijas vismaz caur pāris teikumiem mūs var iepazīt, un tad jau ļausimies sarunai. Tad es esmu Ilze Karlāne, un es droši vien runāšu vairāk Līlas kontekstā. Es savu garīgo ceļu eju jau 20 gadus ar dažādākām praksēm un meditācijām. Un es esmu laiklīniju dziedināšanas meistars, un arī 18 gadu coachingā man ir aiz muguras, tā kā visas manas zināšanas un prasmes šobrīd noder arī Līlas laukumā. Un jā, jau kādu labu laiku esmu Līlas pavadone un palīdzu cilvēkiem, tā kā iztulkot to starp to prātu un starp to sirdi, to stāstu, lai katrs pietuvotos arvien tuvāk sev. Es tā to teiktu. Skaisti. Jā, nu tad, ja es arī varētu ar sevi iepazīstināt, es ceru, ka man fonā daudz nedzird, man te mājās remonts notiek. Bet trokšņi nav nekādi, vai ne? Nedzird, vismaz es nedzirdu. Tad labi. Un tad es esmu Baiva Lieljure, un es esmu hipnozes speciāliste. Esmu pētījumos balstīts hipnozes speciālisti, un arī jau kādu laiku esmu šajā garīguma lauciņā, kaut gan es negribētu to atraut arī no zinātnes, no materiālās pasaules un citiem lauciņiem, jo es teiktu, ka tas iet roku rokā un pamazām viens ar otru tur pārplūst un iedarbojās, un tie skaistās šīs jomas viņas ir saistītas. Un es nodarbojos ar hipnozi, es teiktu, 3-4 gadus jau, un arī coachingu es apguvu kā labu tādu rāmi šīm atbalsta sesijām un sarunām, un es saprotu, ka man ir svarīgi ar cilvēku sarunāties sirds līmenī. Kādu laiku jau atpakaļ jau vairs neinteresē tās sarunas, kas ir vienkārši, laika nosišanas dēļ un tādas prāta līmenī. Un es saprotu, ka hipnoze ļoti labi dod iespēju ieskatīties, ne tikai man ieskatīties cilvēku sirsniņās, bet arī viņiem pašiem ieskatīties savās sirdīs un savās patiesajās vēlmēs, iemeslos, kāpēc kaut kas neiet, un tādu iegūt dziļu skatu uz sevi. Tāpēc es arī to daru. Bet tā runājot par Līlu šajā kontekstā, kurā brīdī es satiku tevi un nonācu līdz Līlai, es teiktu, ka viņa bija jau klātesoša visādās informācijas daļiņās manā dzīvē jau kādu laiku. Es viņu tā kā pamanīju viskaut kur. Bet tad, kad es tevi satiku un tu sāki runāt un stāstīt par to, kas ir Līla un kas esi tu un tavu pieredzi un tavu redzējumu, tas man apbūra. Tas man iedeva tādu lielu drošības sajūtu, ka jā, tur kaut kas ir un ka šobrīd manā dzīves posmā tas varētu būt ļoti, ļoti noderīgi. Jo arī, kā mums visiem, vai ne, kas savu lietu dara un iet savu ceļu, iet kalnos un lejās un notiek visādi un ir izaicinājumi un ir foršie svinību brīži. Un dažreiz tik ļoti, ļoti gribās
lai kāds parāda, kā es varu tagad turpināt, kā pati atrast tās atbildes. Un es negribētu tiešām teikt, ka tā kā, lai parāda tās atbildes, jo dažreiz ir varbūt tas vilinājums tai līlai. Es jau aizgāju tu par līlu, bet piedod man, ja, es jau sāku. Ja dažreiz ir tas vilinājums iegūt vienkārši, es uzdodu jautājumu un dabūnu atbildi. Bet es gribētu novilkt to līniju starp to, ka tu pats atrod to atbildi caur to informāciju, caur to spēli, caur to procesu. Ka, ja es biju gatava un es vēlējos šķirt nākamo lapas pusi, kā es darbojos tālāk, ja, ko es dodu cilvēkiem, kā es dzīvoju, kā es savā profesionālajā darbībā turpinu. Un tad mēs satikāmies. Un tas bija tāds magic moments. Un man bija skaidrs, ka šis ir jāizdara. Jā, paldies tev, skaisti. Zin kā, mazliet atrunāsim kaut kādas lietas, tātad Baiba varēs dalīties ar tām lietām, cik būs gatava dalīties, jo skaidrs, ka tas process ir ļoti intīms un privāts, un tur tiešām ir gan emocijas, gan apzināšanos, gan jebkas uz laukuma var notikt. Un tā ir viena lieta, un vēl viena tehniska lieta vienkārši, varbūt, ka cilvēki, kas nezina par līlu, tad es atļaušos tavā stāstā varbūt tehniskas kaut kādas lietas papildināt, lai cilvēkiem drusciņi plašāks skatījums uz to, par ko tad mēs īsti runājam, un kur viņus ziemo un kā attaustīt, vai ne? Jā, protams, ka jūs varat noklausīties arī divas iepriekšējās sarunas, kas bija ar Kristīnu un Daci. Viņas dalījās ar pieredzi. Tā kā, protams, ka katram spēlētājam, katram no mums ir savs ceļš un savs redzējums un savas atziņas. Jā. Un, tā kā tu pieminēji par to garīgumu vai to fizisko pasauli, protams, mums arvien vairāk ir jāiemācās, ka tas ir savienojumā, ka tas nevar būt atrauti, kad tie garīgie pa labi, tie fiziskie pa kreisi, ja? Tas tā nenotiek, es šobrīd, kad pasaule tik strauji mainās, tad ir jāmācās to darīt, un caur līlu tu vari ieraudzīt, vai ne, kur tas prāts un kur sirds, jo, kā es saku, es nevienu nemācu, es nevienu neārstēju. Tieši tā, un tas ir skaisti, un tas ir, es ļoti piekrītu tam, un teiktu, varbūt savā ziņā cenšos arī meklēt to veidu, kā šīs pasaules savienot un kā runāt un kā sevī to visu, šīs daļas integrēt, to garīgumu un to praktisko, tās zināšanas un to varbūt, materiālo. Tāpēc, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un šis īstenībā arī pacēlās, manuprāt, manā spēlē, jo tad, kad es sāku spēli, es vispār gāju, to es varbūt izstāstīšu pēc tam, ka par kalniņiem mēs runāsim un par tiem soļiem, bet savā profesionālajā jomā es ļoti, daudz žonglēju starp šīm pasaulēm, un cilvēkiem dažādas ekspektācijas vai kaut kādi priekšstati par to, kas ir hipnoze un kā tas saistās ar garīgumu, ka tas var būt kaut kas maģisks, un arī man pašai ilgi varbūt nebija līdz galam nodalīts un skaidrs, kas ir kas un kas notiek kurā brīdī, jo skaidrs, ka mēs esam tik komplicētas, sarežģītas būtnes un visu mēs nevaram arī izskaidrot un izprast. Un arī spēlējot, es sapratu, ka tā žonglēšana turpināsies, tā miedarbība starp šīm pasaulēm, nekur jau viņas nepazūd, un visu laiku viņi būs klātesoši, un ne tikai sabiedrībā, bet arī katrā no mums iekšā, un ar tie jautājumi būs aktuāli. Jā, pirms mēs nirstam iekšā tavā spēlē un pirms tu dalies ar savām atziņām un novērojumiem un sajūtām, es mazliet ieskicēšu, tad līla. Tā ir spēle, vai, kā es saku, prakse spēles formā. Tā, lai drusciņi vieglāk to procesu iziet. Un tie ir 72 apziņas lauciņi, ko cilvēks var piedzīvot, esot tādā savā mūža garumā. Protams, tas ir atkarīgs no tiem uzdevumiem, ar ko cilvēks atnāk. Un tad spēlē klātesoši metamais kauliņš caur
caur kuru vai ar tā palīdzību tiek noteikts tas liktenis vai tie soļi, bet tas viss ir saistībā ar to spēlētāju. Tas nevar būt atrauti, jā. Un spēlē vēl klātesošas uz laukumu ir 10 bultas un 10 čūskas. Bultas ir tā, kas mūs pa apziņas līmeņiem var pacelt augstāk ar apliecinājumu, ka jā, tu ej pareizu ceļu. Tas ir pareizi, ko tu dari, turpini to darīt, jo tas tev dod spēku, paplašinājumu, jaudu, enerģiju. Un savukārt čūskas ir tās, kas jums noved uz leju, un tas nav ne labi, ne slikti. Bultas nav labi, ka viņas iet uz augšu, un čūskas nav slikti, ka viņas iet uz leju. Viņas vienkārši mums tā kā piesaista mūsu uzmanību ar domu, paskaties, kas priekš tevis ir šeit. Vai ja tu jau ar čūsku nobrauc tur 3 vai kāds 5 reizes, tad skaidrs, ka kaut kas te nav kārtībā. Un kamēr tu to nesakārto, tikmēr dzīvē notiek tie, tā neiešana uz priekšu, vai tā klupšana, vai nesaprast, kāds ir, ka es visu laiku dzīvē eju kaut kādā tēmā, visu laiku par riņķi, ja? Un Līla ļauj ieraudzīt šos te patērnus, šos te ceļus. Līla tik ļoti skaidri parāda, kā vispār mēs ejam pa dzīvi, kā mēs pieņemam lēmumus. Ļoti daudz lietas, neskatoties to, ka katrs lauciņš, protams, ir ar informāciju, kuru es dalos vai uzdodu jautājumus, un katrs pats var noformulēt priekš sevis, kas priekš viņa ir, dusmas vai fantāzijas, kurš dzīvo fantāzijas, bet nevar sazemēt, vai lauciņš par jūtekliskais plāns, vai tās emocijas ir pa daudz, vai emocijas varbūt nav izdzīvotas kādā no jomām, un tā tālāk, un tā tālāk. Es tā ļoti ātri ieskicējot, bet es domāju, ka nirstam iekšā, un ja man būs kaut kādi jautājumi vai kā, tad es tev atļaušos arī pajautāt, bet padalīt, kā tev gāja un Es teiktu tā kā tu saki, ka bultas nav, tas nenozīmē uzreiz, ka kaut kas ir uzreiz pareizi vai labi, vai čūskas uzreiz nepareizi. Man savā ziņā, kā cilvēkam, kas ir centīgs un ļoti reflektē, man bija svarīgi, kad es piemēram, tās bultas un čūskas, kad es vienkārši nepalaidu viņas garām, ka tas nav tā, ka, es izspēlēju to spēli, bet es neiegūstu no tā nekādu rezultātu, nereflektēju, neizprotu, kaut ko es tur gāju, nomuļājos, kaut ko sapratu, kaut ko nē. Tāpēc es ņēmu to spēli ļoti nopietni, un manuprāt, es nezinu, kā ir citiem, bet manuprāt, ka tas ir priekšnosacījums, ar kādu attieksmi tu ieej tajā. Tāpēc, ka tu vari ieiet arī, paskatīsimies, ko viņa man iedos. Un tu vari tur ilgi stundām turpu šurpu iet un neko arī priekš sevis nesaprast. Jo tas, cik tu spēji reflektēt, manuprāt, ir ļoti, ļoti liels priekšnosacījums, ko tu arī paņemsi no tās spēles. Ko tu sevi, jo, gan, man liekas, dzird remontu. Gan. Piedod, lūdzu, es aizmiršu pateikt, ka mums te būs saruna, lai mazliet tam. Es ceru, ka nebūs tagad vairs tik ļoti. Bet es ceru, ka var arī dzirdēt mani un dzirdēt vairs saprast, ja? Zini ko? Uztaisam varbūt tās, ja mēs varam pauzīti, un es aiziešu pateikt. Bet varbūt mēs neslēdzamies ārā, vienkārši tu vari aiziet. Es ārā, es uzlikšu mute un pamēģināšu aiziet, ja? Jā, paldies tev liels. Jā, pagaidīsim Baibu, jo, tā klātesamība, visi grib. Jā, paldies par atgriezenisko saiti, var dzirdēt, jā. Tā tas notiek. Jā, es varbūt mazliet, kamēr Baibā palūdz meistarus uz kādām minūtēm nodrošināt savu pauzi, tad, jā, papildinot to, ko Baiba teica par to apzinātību, cik ļoti apzināti cilvēks iet tajā procesā un grib piedzīvot sevi, tik arī daudz viņš dabūs, teiksim, atgriezenisko saiti no Līlas, jo
Man liekas, ka īsti nevar ieiet spēlē. Nu, es atnākšu te kaut ko paskatīties, vai kas te notiek, vai kā notiek. Jo Līla uz šādu pieprasījumu, nu tad gan viņa mētās to cilvēku augšā lejā pa visiem lauciņiem, kamēr tu būsi godīgs un pateiks, nu kāpēc tad tu esi patiesībā te atnācis, jā? Ne jau tāpēc, lai kaut ko paskatītos, kas tad te notiek. Es drusciņu Baiviņu papildināju to, ko tu teici, ar kādu nodomu vai cik patiesi mēs atnākam uz to spēli. Jā. Man liekas, ka tas ir pret jebkuru praksi, ko mēs darām. Nu, kaut vai mēs ejam pie terapeita vai pie fizioterapeita, sporta zāli. Nu, tas, ko tu ieliksi tajā iekšā, to arī dabūsi atpakaļ. Vai ne? Tas ir cēloņu seku likums, kas visur izpildās, un, protams, arī šajā spēlē. Bet Līla, manuprāt, ir interesanti ar to, ka tu vari iet ar kaut kādu ekspektāciju, tu vari iet ar domu arī, nu, tikai strādāšanu, tikai sapratīšanu tajā virzienā, bet tā pašā laikā tur paliek vēl tas spēles elements, ka tu nezini, kurā brīdī, kur tev Līla pagriezīs. Un man tas bija jau pašā sākumā ar to, kā es iegāju tajā spēlē. Jo es iegāju ar tādu vispārīgu dzīves jautājumu, tā kā turpināt, nu kā man turpināt, kas man dzīvē, piemēram, būtu tagad svarīgākais, uz ko fokusēties. Un Līla man neielaida ar šo jautājumu, ar šo vispārīgo tādu migliņā tīt. Es domāju, nu tā kā ļauties it kā, ko tā spēle man iedos, bet nē, viņa man lika sašaurināt, un es tiku iekšā tikai ar jautājumu, tad, kad es uzdevu jau precīzāk saistībā ar manu praksi, saistībā ar manu nodarbošanos. Tas nozīmē, ka man tā spēle bija konkrēti par šo jomu, un tā arī es to uztvēru. Jo, jā. Ja drīz to papildināt, tad katrs ieies tikai ar to, kas viņam būs aktuāli šajā dzīves posmā. Un kāds kā reiz ieies ar kāds man vispār dzīves mērķis, ja, vai nu, tādu lielo jautājumu, un kādam būs ļoti konkrēti jautājumi. Nav divi vienādi jautājumi. Es te arī pirms mūsu sarunas pacēlu jautājumus, nu, visdažādākie, tiešām visdažādākie jautājumi. Un kāds kā reiz var ieiet ar tādu jautājumu, kā tu saki, es neiegāju, un kāds citā spēlē var ieiet. Jā, viņam tas ir aktuāli, bet kā es saku, galvenā formulēšana, jo parasti cilvēki noformulē no prāta. Nu, man to vajag, un es to esmu izdomājis. Bet tur ir tas stāsts par to savienojumu. Un Līla ielaidīs tad jūs spēlē, vai tīri praktiski ir jāuzmet sešanieks kā apliecinājums, ka tas šobrīd tev ir vissvarīgākais, un es tev kā apziņa, kā Līlas apziņa, es tev varu iedot un parādīt, kas tev ir nepieciešams. Jā, un es iegāju tad tieši ar to nodarbošanos, jo tas acīm redzot, man ir ļoti aktuāli, un, protams, joprojām tas ir, tā ir liela daļa no manas dzīves. Un es teiktu, ka jau diezgan tuvu sākumam man bija Līla kļuva ļoti emocionāla, jo es tiešām es to laidu iekšā. Es tajā brīdī nefiltrēju, es ņēmu, ko es varēju, bija atziņas, kas man bija, es teiktu, kaunpilnas, priekš manis, jo dzīvē ir gājis visādi, vai ne, un tajā biznesā ir gājis visādi, un tas, ko man parādīja, kas ir tas, kā es arī pašā sākumā gāju iekšā savā sfērā, šajā hipnozē un meditācijās un garīgumā, bija rotaļa. Tas nozīmē, ka es gāju, tāpēc, ka man bija interesanti, tāpēc, kad es tur redzēju, man tur mirdzēja acis, man bija kaifs, man patikās, man likās, ka tas stāvoklis, kur es esmu, kad es esmu, kaut vai tās sesijas vadu, kad es cilvēkiem, es ļaujos, es esmu plūsmā, es esmu intuitīvi sajūtu, kur tālāk iet, kur vest to cilvēku, un savā ziņā varbūt ļoti naiva un rotaļīga biju tajā. Un tas notika arī dzīvē, un tas notika arī Līlā, kur es uzkāpu uz lauciņu. Viņš saucās, tā arī laikam viņš saucās, ka man priekšā ir rotaļas. Ja? Un tad es dabūju pa mizu. Un tas notika gan dzīvē, gan Līlā. Un es dabūju pa mizu un uzkāpu uz greizsirdības lauciņa. Un dzīvē notika tā, ka
es sapratu, ka es nevaru, es tajā brīdī tā domāju, ka es nevaru rotaļāties, man ir jākļūst nopietnākai, man ir tas jābalsta vairāk zinātnē, man tas ir jāpadara tāds sabiedrībai vairāk saprotams, kaut kādā rāmī jāieliek, un, protams, tur nāca arī klāt materiālais, kad kā tad būt tagad stabilā biznesā, un cik tad es ilgi tagad esmu, un cik tad es ilgi tā taustīšos, rotaļāšos, un tad tam jābūt kaut kām tādai profesijai, nopietnai. Tas viss, tās visas programmas, kas mums ir iemācītas, no kurām es it kā biju tā mazliet aizslīdējusi prom. Tās man nāca virsū. Un tad, kad tad čūska man noveda lejā, man te priekšā tie lauciņi, es pastīšos, lai precīzāk viņš nosaka uz alkatību. Un es sapratu, ka tas iet roku rokā, ka ja es vairs nespēlējos, ja es nebaudu procesu, ja es nerotaļājos, tad man sāk parādīties greizsirdība, alkatība, skaudība, tad man neizdodas, tad es pārāk iespringstu, tad tas viss process, viņš ir stīvs, nebaudāms, viņš ir tā kā tikai darīšanas pēc. Un tad es ar tavu palīdzību, ar to informāciju, ko tu stāstīji par tiem lauciņiem, es sev uzdevu atklātu jautājumu, vai var? Jo sākumā es domāju, ka man ir jāatrod balans starp to rotaļu un to sistēmu, un tiem noteikumiem, un to kasti, un to rāmi. Un tad man jo tā ir man iekšējā pārliecība, es taču nevaru pavisam tagad iet un tagad priecāties un baudīt, vai ne? Un tas bija pirmais brīdis, kur es tā kā sev varbūt es varu caur rotaļu, varbūt es varu iedot sev atļauju baudīt un rotaļāties. Un tas man vienkārši bija tā kā tajā brīdī tāds, es varu, es drīkstu, un tagad, kad es to saku, man liekas, ka tas ir tik daudziem cilvēkiem. Man zilsādi. Mēs neļaujam sev. Mums liekas, ja citi to dara caur smagu darbu, caur sviedriem, caur asarām, caur piepūli, caur negribēšanu, kad tas ir tas, kas darbs ir, un ka tādam viņam ir jābūt. Bet tad, kad tiešām saprot, bet varbūt es drīkstu, kurš tad man aizliedza baudīt? Un vai ar to, ka es tagad cietīšu un darīšu to, kas man nepatīk, vai tā, kā tas man nepatīk, vai ar to es kādam palīdzēšu īsti? Un tas bija man tāds pirmais, kas nokrita, tāds plīvariņš, kad, es ļaušu sev rotaļāties, es turpmāk ļaušu sev rotaļāties. Un tad, kad es to tā kā atļauju sev, tad es sāku iet tālāk, bet arī pamazām pa maziem solīšiem. Un tad nākamais, kur es uzkāpu, kas atceros, kur man bija tāda forša atziņa uz rīcības līmeni, manuprāt, vai tas bija prieka līmenis. Vēlreiz uz prieka es uzkāpu, kas man vēlreiz apstiprināja par to rotaļu. Un rīcības līmenis bija tas, kur es nodefinēju, ka viss, ko es darīšu savā dzīvē, lai tā būtu hipnoze vai cita nodarbošanās, ja es izdomāšu arī kaut ko mainīt un tā tālāk un piemācīties, varbūt vēl kaut ko klāt, man ir 2 jautājumi, kas sev jāuzdod. Pirmais jautājums, vai man tas sagādā prieku, un otrais jautājums, vai tas dara labu. Un tad, kad ir tie 2 jautājumi, ja atbildes uz abiem ir jā, tad pārējais atkrīt. Tad ir viss. Tas ir tas, ko es jūtu, ka tā ir tā dzīves tāds piepildījums un tāda jēga. Un tad, kad es to sapratu, es uzkāpu uz bultiņas, kas man kaut kur augstu aizveda, uz kuru jau tur apziņas līmeni, tas bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā, uz pozitīvo intelektu. Bet es jau ar to nebeidzās. Baiba joprojām domā, ka ir jācieš un ka nevar tā tikai pa vieglo. Jā. Es mazliet vienkārši papildināšu. Paldies tev, ka tu tik niansēti izstāsti un droši vien, ka kādam nodara arī tavas atziņas. Redz, spēli mēs varam pabeigt. Tad spēli mēs sākam 68. lauciņā, kas ir kosmiskā apziņa. Tad
ar domu, tā kā mēs piedzimstam uz zemes, ja, kā divas mazas vienībiņas savienojoties, ja, no tēta un mammas, un tad mēs piedzimstam. Un spēlēt tas pats, mēs sākam spēli 68. lauciņā, kas ir kosmiskā apziņa, un mums tur arī ir jānokļūst un jāpabeidz spēli. Bet pabeigt spēli mēs varam tad, kad mēs esam ieguvuši visas tās atziņas, ko Līla mums šodien, kam mēs esam atvērti un ko Līla mums grib iedot tieši šajā mirklī, šajā dzīves posmā. Jo nāks nākamais posms, varbūt pēc gada vai pusgada kāds nāks spēlēt atkārtoti, un tā spēle būs pilnīgi savādāk. Es zinu pēc savām spēlēm, cik es esmu spēlējusi daudz spēles, man katru reizi ir savādāk, un katru reizi tā spēle man iedod savādākas apzināšanās un sapratnes, jā. Un, tā kā to procesu, tāpēc, tev iedod bultu kā apstiprinājumu, tu nokļūsti, uz pozitīvo intelektu, super, šī tas priekš tevis strādā, malacis, ka tu apzinājies. Ejam tālāk. Jā, un zin, tas ir mazliet bailīgi, un es domāju, ka līdzīgi ir kā ar jebkuru pārliecību, kas ir, dziļi kaut kur iesakņojusies no mums no bērnības vai iemācīta, ka tad, kad tu iedod sev atļauju, ka tu vari tā nedomāt vairs un nerīkoties vairs saskaņā ar to, tā kā man bija ar to, tad, kad ir jācieš un jābūt tajā rāmī sistēmā un visam tā. Un tad ir tāda baile, nedrošība un gribās tā kā vēl vienu apstiprinājumu, tā kā vai tiešām. Un tad, kad es uzbraucu augšā, es atceros, ka man stāstīja par to lauciņu, par to pozitīvo intelektu, pozitīvais intelekts, jā, es sauc. Un tad es sev definēju vispār, ko es daru ar to savu darbu, ar to savu profesiju, ar tām savām sesijām, kā es klientiem daru. Un es atceros, ka es sākumā tā kā domāju, tā kā sāku reflektēt, ka principā es varu ņemt visu, jo man ir tā kapacitāte teorētiski. Varu ņemt visu pasaules negatīvo, principā visu pasaules sūdu un transformēt viņu labā. Transformēt viņu pozitīvā, celt enerģiju, celt vibrāciju un tā tālāk. Bet tad tu man pateici, paga. Un es atceros, vēl tur bija metafora, ka es tā kā gaļas mašīnu pārmaļu un izlaižu, tā kā pozitīvā. Un kad teorētiski es to varu un tās prakses to spēju un tās prakses var iedot katram cilvēkam savu tādā, cik viņš ir spējīgs, ja, tādā līmenī, savus rīkus, kā viņš var to negatīvo sevī transformēt. Tu man teici, paga, vai tad tev ir jāņem, vai tev ir jāmaļ, vai tiešām, tā kā padomā. Un tad es tā kā vēlreiz padomāju, es domāju, kurš teicis, ka man tas ir jāņem viss sevī? Kurš teicis, ka man tas ir jāmaļ? Kurš teicis, ka man ar to citu cilvēku negatīvo vai pasaules kaut ko negatīvo, kaut kas ir jādara. Tas ir mans vecais glābējs sindroms un people pleasing patterns, kad es gribu no citiem paņemt kaut ko nost un ar pati izdarīt. Un tas bija vēl viens apstiprinājums, ka man nav jāņem, man nav jālien tajā iekšā. Jā, man ir kaut kādi rīki, ko es varu cilvēkiem iedot, kā atbalstīt, bet es pati varu būt pozitīvajā. Es varu būt tajās labajās sajūtās, tajā labajā enerģijā, un man pat vajag būt. Un tas pat ir tā kā priekšnoteikums, un tas pats par to rotaļu un to spēli, ka es varu baudīt. Man nav jārakājās tur pa tiem sūdiem, lai būtu izdarījis labu darbiņu, lai priekš kāda cita būtu laba. Un tas bija tas pēdējais tā kā piliens, ko es sapratu. Labi, es sapratu. Es sapratu, un diezgan ātri pēc tam arī spēle beidzās, jo, es teiktu tā, ka priekš šī brīža es ieguvu pietiekam daudz atziņas, lai zinātu, kā turpināt. Ja man būtu vairāk, es teiktu, ka varbūt kaut kas jau tiktu palaists garām, kaut kas jau vairs netiktu izmantots, integrēts, un ka tas varbūt būtu par daudz, un tas aizietu tādā varbūt, kaut kur, netiktu, tik vērtīgi tiks lietā. Jo šobrīd man tā sajūta, ka tās dažas atziņas
ir tik praktiskas, tik konkrētas, tik skaidras, ka visas viņas lieku lietā. Jā, paldies tev, ka tu padalījies. Nav pareizi, nepareizi. Un kāds atnāk dēļ viena vārda? Dēļ viena vārda vai dēļ vienas kaut kādas praktiskas lietas, ko cilvēks integrē savā ikdienā. Un šobrīd ar to pietiek. Un kādam, protams, ir vesels saraksts, tīri praktisks vai atziņu saraksts. Ja? Tā kā Līla ir gan praktiska, gan atziņām, gan sajūtām, kā es saku, notiek process 7 līmeņos. Tur ir gan prāts, gan sajūtas, gan ķermenis, jo mēs ejam pa lielo laukumu. Un caur ķermeni, uzkāpjot uz lauciņiem, tu vari sajust, kas notiek ķermenī. Ja? Kādam paliek karstums, kādam augstums, kādam tirpst rokas, kādam kājas, kādam nāk enerģija no augšas. Ja? Tātad, jā, tas pat enerģētiskais līmenis, tātad ļoti daudzdimensionāls pasākums, kas notiek un kā notiek uz Līlas laukuma. Jā, es atceros, ka tu man teici tieši, ka tas bija pēdējā lauciņa pirms es pabeidzu spēli, ka pilnīgi ķermenis izmainījās, ka fizioloģija izmainījās. Es iegūtu to pēdējo, man bija tāds, ok, skaidrs, dodamies tālāk. Un tad tur nebija šaubas uzmet tieši to ciparu, lai aiziet un pabeigtu to spēli. Un, nu jā, tas kaut kā likās tik priekš manis, tik loģiski, tik harmoniski, tai pašā laikā tik intuitīvi. Nu, grūti pat īstenībā izstāstīt, jā, kā emocionāli intuitīvi, bet tā pašā laikā tik sakārtoti un strukturēti, vismaz priekš manis. Kaut kā tās atziņas tā nāca. Ielieku klāt, un tur vēl notiek maģija. Un nav kaut kāda maģija. Jā, kā var būt tas, ka cilvēks tiešām, visi klātesošie var pamanīt, ka izmainās enerģētika, vai tas acu mirdzums, vai ķermenis, jā. Izmainās, tāpēc, ka notiek tā apzināšanās, sapratnē, jā, un kad, jo mēs tik ļoti, es lietošu vārdu mēs, jā, varbūt tā paplašināti, cilvēki ļoti daudz dzīvo programmās, kas nav viņu, un tas, brīžiem tiešām gribas raudāt vai skaļi kliegt, kad mīļie mostaties, tās nav jūsu programmas, tas nav. Tas ir kaut kur atstiepts no pagātnes, vai meitas iet mammu scenārijus, vai katram savs, ja? Bet sadzirdēt, ko tad tu patiesībā gribi un kā gribi. Un vēl tas skaistais, ko tu mini, jo es esmu kā kanāls spēles laikā, un tu tagad mini kaut kādas lietas, ko es esmu teikusi, es neatceros, jā, es tiešām neatceros, kādas ir bijušas jūsu spēles, jā, es tikai piefiksēju, ar ko jūs izejat, un es piefiksēju, ar ko jūs, ieiet spēlē un ar ko jūs izejat, bet pašu spēli, tas ir jūsu ceļš, jā, es esmu tikai kā instruments. Jā, par pēkšņi aizmirsās doma. Jā, par tām, jā, atļaut sev, un kāds atļauj sev biznesā, un kāds atļauj sev būt par sievieti, un kāds atļauj sev komunicēt, vai atļaut sev atvērt muti un pateikt. Tas nenozīmē rupji vai aizskaroši vai kā savādāk. Tas vienkārši nozīmē, es beidzot gribu būt patiesu pret sevi, un es atļauju sev atvērt muti un pateikt, vai es atļauju sev, un katram būs savs stāsts, ko viņš atļauj. Jā? Tas ir tik ļoti svarīgi, tik ļoti svarīgi. Jā, un man tas bija atļaut sev rotaļāties, atļaut baudīt un kā neglābt, nerisināt, neizpatikt citiem. Tāpēc, ka... Un, zini, tagad pēc spēles, ir pagājuši svētki, un es atceros, mēs runājām, kad, lai laiciņš paiet, nosēžās, un ir tāds, tāda ļoti liela pauzes sajūta, jo es nemaz nesteidzos sākt un kaut ko uzreiz, tagad jaunā gadā, tur mērķi, visi uzreiz grafiku pilnu un tā tālāk, jo es vispirms iečakošos ar sevi, kas man sagādā prieku, kas ir mana rotaļa, ko es jūtu, un
Un šis īstenībā šobrīd atspoguļojas diezgan daudz arī Instagramā, kad es ļoti maz lieku saturu. Tāpēc, ka pirmkārt es dodu sev atpūtu pēc darba konkrēta perioda. Un otrkārt, man vairs nav tā sajūta, ka man būtu jāliek, lai citiem kaut ko tagad parādītu. Lai viņiem izpatiktu, vai lai viņiem tagad pierādītu, cik hipnoze ir laba un vērtīga un tā tālāk. Būs laiks, kad es likšu informāciju, kad es sākšu aktīvāk to darīt, bet tas vairs nav tā, ka vajag. Tur, ir nomainījies fokus, kāpēc tu to dari? Jā. Un tad es atceros, ka tas ir tas par to alkatību, greizsirdību un par to, un liela daļa tas bija neapzināti arī par Instagramu, par internetu, par salīdzināšanos un kādiem tagad tiem uzņēmējiem jābūt, kā sevi jāparāda, un sevišķi tur sievietes, man tur veiksmīga dzīve, man tur tas un tas un tas. Un es domāju, vai man tas sagādā prieku? Vai man tas kaut ko dod? Ja es to nedaru no tāda stāvokļa, kā es to gribu, tad kam tas vispār ir? Tad ko es ar to panāku, ko es ar to pievelku, ko es ar to piesaistu? Tāpēc es teiktu tā, ka šis ir pāršķīris lapas pusi, un nākamajā lapas pusē es ļoti izvēlēšos, kuras savu enerģiju likšu. Un es nesteigšos, un nebūs tas, kad es kaut ko varu palaist garām vai kaut ko nokavēt. Un tas vairs nebūs tā, ka man kaut kādam ir jāskrien līdzi, bet es savā dzīvē mācīšos rotaļāties un atkal atgriezt to baudu un to prieku un došu labu caur to. Jo tas nekur jau tas nepazudīs. Un tā ir tā sajūta, bet nav nekur jāskrien. Jā. Zini, kā es klausījos tevi, un viens ir tas, ka būt, protams, tajā savienojumā arī ikdienā, jā, un dabūt to balansu starp fizisko un garīgo, un mēs tomēr esam garīgas būtnes fiziskā ķermenī. Bet redz, tur jābūt arī tam mugurkaulam un tai pārliecībai par sevi. Jo, ja tu neesi tai savā sirdī un savā pārliecībā, tad jau tevi kā bērzu vējā var purināt. Ja mēs runājam arī par tiem pašiem sociāliem tīkliem, vai ne? Un kaut kādas tendences, kurām skriet. Un jo tu esi vājāks, jo tu esi aizskrējis, tam bērzam noliecies līdzi, un tad tu attopies bez enerģijas, bez tā, un nesaproti, kurš tad vada tavu dzīvi. Bet tad, kad tu ej tajā sirds vadībā, tad gan tu zini, ka vai kāds man mazāk mīlēs no tā, ka es būšu vakar nebiju Instagramā vai šodien. Nē, tas tā nenotiks. Tās ir tādas ļoti smalkas lietas, un tad pašā laikā ar ļoti lielu spēku tās lietas ir, jo tev jābūt tai savā spēkā un savā pārliecībā, ka es daru vispareizāk sev, nevis tiem apkārtējiem. Jā. Un, zin kā, es sev iedodu arī to kaut kā iespēju kļūdīties, jo iespējams atkal, zin kā, tas ir vecs patērns, es varbūt kaut kur iekāpšu atkal tajā atpakaļ, bet es apzināšos un kaut kādā brīdī atkal sev pieķeršu. Un manuprāt, šī spēle ir iedevusi to apzinātību par to, ka es drīkstu tā nedarīt, es drīkstu neskriet pakaļ, es drīkstu necensties izpatikt, es drīkstu spēlēties, rotaļāties, baudīt kaut gan cik tiem ir grūti. Un tas ir, es drīkstu nemalt tos negatīvos visus scenārijus un tās problēmas atkal un atkal sevī. Es drīkstu iet savā sajūtā un savā enerģijā. Tas tāds, ko atkal un atkal sev atgādināt, kā šajā situācijā, ko es darīšu, piemēram, lai tas man sagādā prieku un lai tas dara labu. Tādu ļoti, ļoti praktisku, skaidru, īsu, konkrētu sev atgādinājumu.
Mēs jau varētu lēnā garā, mēs jau varētu vēl ilgi turpināt un turpināt, bet es varētu un jā, būt tajā skaistajā plūdumā, bet arī mums ir lietas darāmas un droši vien arī skatītājiem un klausītājiem ir lietas darāmas. Es tev gribu pajautāt, kam tu ieteiktu līlu spēlēt un nākt un piedzīvot sevi? Es arī domāju par šo jautājumu, un es domāju, ka noteikti tā būtu vērtīgi tiem cilvēkiem, kas grib uzņemties atbildību par savu dzīvi, kas grib tā kā tiešām, kur es to vedīšu, kur es vedīšu savu dzīvi, nevis es, kur es kā lapa vējā ļaušu sevi pūst. Un arī tas, ko es pamanīju, es, protams, nestarāstīšu detaļās, kas tur bija, jo mēs kopā spēlējām ar citiem, bet es tur redzu cilvēkus, kas jau ir uzņēmušies atbildību par savu dzīvi, bet vienkārši viņiem kaut kādos brīžos, gribās mazu pamudinājumu no malas, vai gribās pamainīt perspektīvu, vai paskatīties, vai saņemt kaut kādu grūdienu vai atbildi, kad, hei, vai es daru pareizi. Un tur ļoti smuki parādās, ka jā, tad, kad tu esi uzņēmies atbildību par savu dzīvi, tad, kad tu dari lietas intuitīvi, tad, kad tu ieklausies sev, kas ir šeit, kas dažreiz miegā atnāk tev sapņos, pat kādas idejas, jā, vai ne? Ļoti labi, skaisti tu vari vadīt savu dzīvi. Un to tev arī, attiecīgi parāda savu līdzi. Vai arī, piemēram, ja tu esi varbūt uzņēmies atbildību, bet kaut kur esi iesprūdis, tā kā šeit, jā, varbūt kaut kur tā sirsniņa nesaka priekšā, vai varbūt kaut kur pazudis ir tas fokus, vai arī, kā es saku, citreiz, tu vienkārši tiec ievilkts kaut kur un neesi apzināts par to, jā, tad liela tev forši atvedīs atpakaļ uz to, kas tev ir svarīgs, ko tev šajā dzīvē, kas ir tā lielā bilde, ko tu panāci ar to, ja? Kā tu vadi, kāpēc tu tā dari un ko tu varbūt vari bišķiņu pamainīt. Un tiem, kuriem ir svarīgi tie jautājumi, ka es daru, tāpēc, ka es tā darīju vakar, aizvakar un 2 nedēļas iepriekš, bet kāpēc es daru lietas, ko es daru savā dzīvē? Tādus eksistenciālos jautājumus, kam gribās to iet un dvēseles ceļu, tādu sirds ceļu, es teiktu. Un arī iegūstot ļoti praktiskas lietas, vai ne? Ja ir lauciņi, kas ir jāizdomā, jo savādāk tu netiec uz priekšu, kamēr tu praktiski neizdomā, ko un kā mainīt dzīvē. Jā, savā ziņā piespiež tevi, jo ir lietas, ko tu varbūt tāpat, nepadomāt, kas ir svarīgi, jā, bet reku, hops, paskaties uz šo, varbūt tur tev ir kaut kāda atbilde, reku, varbūt tu esi palaidis šo aspektu garām dzīvē, varbūt nepievērš uzmanību tur, nezinu, ģimenes jautājumam, tēvam, mammai vai kā to vajadzētu. Kas tev velk, varbūt pišķiņā atpakaļ. Tādus, jā, kas kuram. Jā. Jā. Tieši tāda ir Līla, man liekas. Te ļoti skaisti iezīmēja un ieskicēja. Jā, es domāju, ka mēs varētu arī teikt mūsu sarunu. Ja kādam ir interese, tad droši var pieteikties pie manis, rakstot man profilā. Ar cerību, ka mēs pie Baibas varbūt arī uztaisīsim vēl kādu spēli. Kas zina? Tā kā, bet kamēr mēs domājam, tikmēr droši jāvar pieteikties un nākt un piedzīvot sevi. Vai ir kaut kas, ko tu gribi no beigumā? Es teiktu, ka es gribētu pateikt to, ka nav maz svarīgi, kas vada Līlu. Un ir svarīgi, lai tie, kas, piemēram, piesakās un nāk, lai viņi tiešām uzticās tam vadītājiem. Un man tas bija šajā ziņā ar tevi, Ilze, jo, kopš pirmās tikšanās mūsu reizes man nebija šaubu. Tad, kad es atceros, tu biji pie mums satura dienā, un sākumā mums cits dāmas izstāstīja un izteicās par sevi, un tu nebija runājis, bet tajā brīdī, kad tu sāki runāt, tur nolasījās enerģija, ķermenis, pieredze, vārdi, zināšanas, izglītība, garīgums. Tā visa kombinācija un kokteils bija, man tas uzreiz bija skaidrs, ka šis ir cilvēks, kam es varu uzticēties.
Un, manuprāt, ja to klients sajūt, ja to cilvēks sajūt, piemēram, ka tu runā vai tu stāsti vai, piemēram, šādā sarunā vai kaut kur satiekot tevi, tad noteikti tas ir tas noteicošais faktors, kad viņš var iet un tieši pie tevis var iet uz līlu. Jo es šo cilvēku nebiju atradusi, tāpēc arī varbūt tā līla kaut kur viņa man tā kā parādījās, bet man nebija tā sajūta, ka, vat pie šī cilvēka, kad es gribētu iet un šādu pieredzi iegūt. Un tā ir tā uzticēšanās, tā drošības sajūta, ko es sajūtu ar tevi. Un tas nav maz svarīgi, tāpat kā tas, kad, ar kādu nodomu mēs ejam iekšā. Tā, ka tas ir tas, ko gribētu pateikt. Paldies tev. Jā, drošība ir tāda mana vērtība, strādājot vispār ar cilvēkiem, jo, man pašai bija, tātad iepriekšējais gads bija karmiskais gads, ja tie, kas zina kaut ko no astroloģijas vai numeroloģijas vai sako vēl kādām citām praksēm, es pati neviļus tiku ierauta vienā stāstā, kurš apgājas apkārt, un es sapratu, ka cilvēks, nenodrošina šo drošību un šo vidi. Un man liekas, priekš spēles vadītājiem, priekš tik smalka un trausla procesa kā līla, ētika ir numur 1. Un, protams, ka arī tā ir grupas spēle, un es vienmēr atgādinu par to, ka viss tas, kas notiek šeit arī paliek, tā slavenajā teicienā. Bet tas tiešām ir nopietni. Un priekš manis tas ir ļoti, ļoti svarīga. Drošība, ētika, mēs esam dažādi un arī strādājam dažādi, un tieši tā, kā tu saki, mēs vienmēr atrodam to otru meistaru vai vispār meistaru vai kādu pakalpojumu sniedzēju. Mums rezonē vai nerezonē, un tad jau notiek tā dvēseļu satikšanās. Tieši tā, tas ir skaisti. Un, lai gan varbūt tās, mēs varētu šo ilgi vēl runāt, varbūt es to tikai tā sajūtu, manuprāt, vēl no mūsu sabiedrības ir salīdzinoši neliela daļa, kas ir gatava varbūt šādām praksēm, transformācijām un atziņām. Tā nav noteikti visi, visiem tas nav. Bet es teicu, ka tas aug, un ka arvien vairāk cilvēki ir gatavi ieklausīties sevi, ir gatavi uzņemties atbildību un ir gatavi iet un atrast savas atbildes. Un ja viņi ir gatavi, ja viņi jūt, ka viņi tev var uzticēties, tad, manuprāt, tas viss maģiski saslēdzās. Jā, un es tad varētu nopaļot uz šo sarunu un teikt to lietu, ko es saku vienmēr, lai katrs iet savu ceļu. Un es katram novēlu dzīvē iet savu ceļu. Mēs nevaram iet cita cilvēka ceļu, pat ja mēs kaut kur aizmaldamies, bet nākam atpakaļ un ejam savējo. Tā kā es esmu ļoti, ļoti pateicīga par tavu laiku, par tavu dalīšanos, par tavu esību, par tavu gaismu un to, ko tu dari un to, ko tu nes. Un paldies tur augšā, ka tika sādīts tā, ka mēs satikāmies. Un lai visiem brīnišķīgs laiks un brīnišķīgs gads un atļaujiet sevi ieraudzīt arī pa kādam brīnumam. Paldies! Paldies tev un paldies visiem, kas skatījās un skatīsies, un lai visiem brīnumaina diena. Atā!